23. psalms. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst neniek. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebš es staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis man iepriecina. Tu klāj man galdu maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Ēnu nāves ielajā, un tad pie galda, ko tev ir sagatavojis Dievs. Ir galds, ko Dievs ir sagatavojis priekš tevis, bet pirms tu sēdi pie galda, tev vajag ienaidniekus. Galds ir vīzija, plāns, kas Dievam ir priekš tevis. Vienmēr ir ienaidnieks, pirms viens ieiet Dieva vīzijā, plānā fiziski. Vienmēr ir opozīcija, karš, cīņa. Kaut kas vienmēr cenšas traucēt Dieva cilvēkam, pirms viņš piedzīvo galdu, šo plānu, mērķi, vīziju, lūgšanu piepildījumu, kas Dievam ir priekš viņa bērna. Jāzepam Dievs bija sagatavojis galdu, viņam bija ieskats no nākotnes, no tā galda. Dievs sāka dot Jāzepam saprašanu par vīziju, ko ir viņam sagatavojis, ka pie šī galda viņš ir otrais komandieris, Fāronam. Pie šī galda viņam klanās viņa ģimene, pat tēvs. Ir laiks, kas nāk Jāzepa dzīvē, kur nāks cilvēki un viņam klanīsies, jo būs lielisks līderis. Tas ir šis galds, kas Jāzepam ir no Dieva. Lai šis galds kļūtu īsts fiziskajā, ir jābūt opozīcijai. Kāds no jums cīnās ar savu ienaidnieku, bet tavs ienaidnieks ir vienkārši tur, lai tevi sēdinātu pie galda. Tavs ienaidnieks ir durvis, lai tu izietu cauri uz nākamo līmeni, kas Dievam ir priekš tevis. Tavs ienaidnieks tevi katapultēs piepildījumā un mērķī. Jāzepa brāļi viņu katapultēja vietā, kur Dievs var sākt atbrīvot treniņu, ko Jāzepam vajag viņa dzīvē. Viņam vajadzēja no tēva mājas pārvietoties uz Ēģipti. Ēģiptē sākās vēl viena opozīcija, jo Potifora sieva sāka mest acis uz Jāzepu. Jāzeps gāja cauri treniņam, bet ir ienaidnieki. Kāds skatās šo, un tu vari saistīties ar Jāzepu, tāpēc gars vēlas, lai šo saproti. Necīnies ar aku, kurā tavi brāļi tevi ieliek. Necīnies ar elli, kurā tevi tie liek. Tu vari kliegt visu nakti, bet tev jāiet tam cauri, lai sēdētu pie galda, ko Dievs tev ir sagatavojis. Ejot cauri nāves ielajai, nebīties ļaunuma. Perfektā mīlestība padzen bailes. Dieva mīlestība ir izlieta tavā sirdī. Tu esi pacietīga, laipna, tev ir mīlestība, miers, prieks. Kad vētra, kad greizsirdība, kad tevi ienīst, tev ir viss priekš opozīcijas. Kad nāk kārdinājumi, kad apsolījumi nāk, joprojām ir ieleja un ir jāiet cauri ēnām. Ēnas izskatās pēc kaut kā tās īstenībā nav. Naktī ēna ir lielāka, kā tā ir patiesībā. Nakts ilūzija, jo tumšs. Kaķis var izskatīties pēc lauvas. Kad esi tumšā ielajā, lietas izskatās savādāk, pat dažreiz pievilcīgi, bet tev jāiet cauri ēnu nāves ielajai un nebīties ļaunuma. Tev jāizvēlas celties vai krist. Vai tev ir bilde no Dieva galda? Zini, ka ienaidnieks nāks. Vēlies ar ienaidniekiem cīnīties. Tad tikai ar Dieva instrukciju, citādi nevinēsi šo cīņu. Vajag svētā gara vadību, apsardzību, paļauties viņa ceļiem, gribai. Neej šo īso ceļu, maksā cenu, ejot cauri ēnu nāves ielejai, cauri. Neviens to tavā vietā nespēja izdarīt. Tas veidos tavu raksturu.
Mateja 26, 20 līdz 23. Nodevējam ir jānāk. Jēzus sēdēja ar nodevēju. Ir jābūt ienaidniekam. Jēzus gāja cauri nodevībai, trauksmei. Svīda asinis. Mentālām sāpēm gāja cauri. Viņš tika sists, viņš bija kaunā un kails, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Galds bija viņam sagatavots. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Viņš ir Dieva dēls. Tas ir tas galds. Viņš mīra un augšām cēlās. Vai tu cīnies ar ienaidnieku? Tu atcel sevi, lai sēdētu pie galda, ko Dievs ir sagatavojis, uz kura ir tavs vārds, jo tu noraidi iet caur nāves ēnas ieleju. Cilvēki šodien vēlas visu viegli un ātri, kad visur pieejamas lietas. Cilvēki kļūst slinki, kad nāk Dieva lietas. Nevēlas iet caur ēnu un nāves ieleju. Tev jāiet caur šo ieleju, jo Dievs ir sagatavojis tev galdu. Dievs grib uzcelt augšā tavā dzīvē kādas lietas, kurām nepievērs uzmanību vai noraidi, jo nevēlies iet caur ieleju. Dažreiz Dievs gaida, lai speram soli, lai jautājam, kā cīnīties ar ienaidniekiem, jo tev vajag gudrību. Nevienmēr tā ir gavēšana, nevienmēr tā ir lūkšana, dažreiz tā ir slavēšana, dejošana Dieva priekšā. Naktī Dievs var piecelt un likt dejot, uzliekot mūziku, kas paceļ garu. Kādam tas ir tikai tas, ko Dievs grib no tevis – slavēt viņu. Tā ir atslēga, ierocis, ko lietot. Dažreiz tie ir Dieva vārdi, kas dara lielu darbu tev. Dieva vārda izrunāšana.